Jaunajā zālē mēģinājums svētkiem bērniem, to vada Salcgrības mūzikas skolas direktore Katrīna Borozdina. Viņa atzīst, ka šis darbs ir savā ziņā sirds darbs, darbojoties svētkiem attīstības biedrībā. Mēs šeit mēģinam, mēs šeit spēlējamies arī ar viņiem, mums ir rotaļas un tepat mēs arī uzstājamies. Tās ir tādas mūsu otrās mājas. Pašiem mums ļoti patīk un bērniem arī patīk. Zāle ir svētciemiešu īstenotais līderu projekts Sajiet telpu izveidošana svētciemā. Līdz šim šādas vietas, kur kopā sanākt vietējiem cilvēkiem, nebija. Bet padomju laikā celtajā bērndārzā bija tukša un ilgus gadus remonta neredzējusi telpa. To tad arī svētciema attīstības biedrības aktīvisti nolēma izremontēt, lai būtu šāda satikšanās vieta. Šeit ir biblioteka, otrā spārnā ir bērndārs, pa vidu tukšums, zālīte bija ar pusapūšu grīdu, drausmīgā stāvoklī, godīgi sakot. Bija tā, kad man vīrs stāstīja, ka te ir balles kādreiz notikuši kolhozā, un ojojoj, kas noticis. Tas vairāk centos gadus, 10, 15 nav noticis. Un kopš ir sakopta zālīte, tas notiek, ir bijušas balles. Tā kā izremontētā zāle ir neliela, tad te noderīgi ir jaunizveidotā paceļamā skatuve, kas ļauj variet telpu un tās izkārtojumu. Viņi ir ļoti praktiski tāda nolaižama lieta, jo telpa ir maza, un ja viņa nav vajadzīga, šī vietiņa, tad stāv muzikanti un skatu uzlaižam augšā, un tad šeit var vai nu dansot, vai darīt. Tad, ja viņi nav nepieciešami, viņi novācam, var teikt tā. Lai arī novada centrs Salcgrīva nav tālu un tur notiek dažādi pasākumi, svētciemieši atzīst, ka ir vajadzīga arī vieta, kur pašiem satikties un sanākt kopā. Ļoti vajadzīgi, jo īstenībā šie lauku cilvēki nevienmēr pieņem visu to, kas notiek pilsētā. Un šeit, šajā vidē, kuri viņiem cits viņu pazīst, ja, viņi jūtās brīvi, viņi jūtās atbrīvoti, viņiem jau ir par ko runāt, viņiem ir savi draugi. Pamatā jau svētciema attīstības biedrības kodolu veido gados jauni cilvēki, kuriem nav vienaldzīgi tas, kā veidojas šī vieta. Tā Katrīna Borozdina te atgriezusies no Rīgas. Tas ir tas, ko es varu saviem bērniem piedāvāt. Es tagad iedomāties nevaru, ka es dzīvotu ar saviem bērniem dzīvoklī 5. stāvā ar saviem puikām, kas man ir pieraduši skraidīt apkārt pa laukiem, pa pļavām. Tas bija pat īstenībā viens no tādiem galvenajiem aspektiem, kāpēc mēs atnācām atpakaļ. Un plus vēl sagadījās tā, ka ir visi darbiņi šeit. Kāpēc ne? Neko neredz savādāk, kāpēc tas būtu Rīgā. Tas dzinums, kāpēc mēs to darām, daļai ir arī bērni, kas mums ir visām valdes locekļiem. Valdes locekļiem ir bērni, viens vai vairāki, vai daudz bērnu ģimenes. Un, protams, ka mēs gribam, lai mums bērniem būtu sakopta vide, kurā dzīvoties, zāle, kurā kādu pasākumu veidot, nevis tur saspiestā mazā zālītē, bet iespēja kaut kādas aktivitātes, dejošana, dziedāšana, sporta nodarbības. Biedrībā ir jaunas sejas, jaunas meitenes. Un ne tikai viņas, viņām ir arī otras puses, tātad ļoti spēcīgi puišu atbalsts, jaunie vīri, jaunie tēvi. Bet svētciemieši jau nav vienīgie, kas Vidzemes Jūrmalas pusē īstenojuši līderu projektus, kuri dod ieguldījumu plašākai sabiedrībai. Biedrībā Jūrkante, kas izvērtē un koordinē iesniegtos projektus, secina, ka lielākā daļa projektu tapuši domājot par savas dzīvesvides kvalitātes uzlabošanu. Man no kopējiem 113 projektiem, es pat gribētu teikt, 88% ir visi tādi projekti, kas ir vērsti uz sabiedrību. Un nevaru pateikt, ka kāds projekts būtu tāds, kas galīgi ir naudas izšķiršana vai norakts projekts, kā mēs tautas valodā sakām. Viņi visi ir vairāk vai mazāk nepieciešami bijuši, izgājuši lielam vērtēšanas kritērijiem cauri. Un patīkami, ka tie ir jaunieši, kas to dara, jo viņi ir palikuši, ja viņi ir ļoti daudz, man ir tādi, kas ir tā, ka bijuši Rīgā, pastrādājuši kaut kur pat Anglijā vai vēl kur, un sapratuši, ka tomēr atgriezties ir viss labākais variants. Viņi ir atgriezušies, viņiem ir ģimenes. Un jāteic, svētciemiešiem jau ir atkal jaunas idejas, kuras būtu nepieciešams īstenot un kuras viņi ir arī gatavi realizēt.